1988. gadā atmodas sākumā pirmo reizi sarkanu baltu sarkano karogu pacēla virs Ogres kultūras nama, kultūras centra. Šos svētkus mēs gribējām rīkot tieši tur un pacelt sarkanu baltu sarkano karogu. Bet izrādījās, ka arī kultūras centrs, tas kultūras nams vairs nav mūsu. Meiča ar saulēnām cirtām un kokli, labāk jābūtu nākusi rīt. Vien pāris dienas uz barikādēm, neviens mūs nespēja piemanīt. Bet neviļas ir jautājums, kādi bija latviešu strēlnieki? Jauni, sirmi, stipri, varoņi. Viņi bija tādi paši cilvēki, kā šodien mēs ik viens no jums. Bet viņiem tas bija uzdevums. Tā bija viņu misija, tas bija viņu aicinājums, tas bija viņu liktenis. Vislielākā svētība ir dzīvot savā zemē. Lai dzen tevi nagla, caur aknām, caur sauli, caur varoņiem trimdu, caur aku piekūts, zem vēlēnām aizmirstie brāļu kapos, Dievu par tevi, par pēdējo